reģionālo ziņu apskats. Viņš labāk nekā fake tweet. Jā, bet tas bija pirms nedēļas, un neviens vairs neatcerās. Tas bija fake tweet pieteikums, bet reģionālo ziņu pieteikums ir kolosāls. Reģionālā ziņas. Lūk, ir, starp citu, tāds viens stereotips, ka sievietes pie autostūras esot ļoti lēnas. Tā nav. Tā nav, jā, tā nav. Jo ārpus Rīgas. Tā nav. Nu, jo Rīgā vispār jau baigā ātrais nevar pabraukt, vai ne? Bet reku, laukos kā mauts. Lūk, divas ziņas par dāmām. Lūk, pirmā, vienai dāmai labi gāja ar autiņu. Nu, viņa nepamanīja, kas notiek spidometrā. Lūk, redzat ziņu. Autovadītāji pašai nemanot traucas pa Valmieras šosei ar 180 km/h. Un tas ir diezgan sev nemanot, ja, jo tas ir diezgan pātri. Tu vari pamanīt, ne, bet kā tu šo pamanīsi. Neviens cits arī viņu nepamanīja. Arī policija droši vien padomāja, kas bija. Un lūk, otra dāma, pārbaudot radaru mērījumu, lūk, ziņu, ne, bet burti no raksta. Pārbaudot radaru mērījumu, konstatēts, ka automašīna pa šoseju, kur atļautas braukšanas ātrums ir 90 km/h, traucās ar 206 km/h lielu ātrumu. Automašīna nekavējoties tika apturēta. Nu, nekavējoties viņi nevar apturēt. Tas ir, zin, kāds bremzēšanas ceļš ir. Kamēr beidzās degviela. Pie autostūras sēdēja 85. gadā dzimusi sieviete, meitēns, ja, kura policistiem paskaidroja braukusi tik ātri, jo viņai licies, ka auto ir kāda tehniska problēma, un šādā veidā viņa testēja, vai viss ir kārtībā. Nu, diezgan loģiski. Es arī domāju, ka loģiski. Kā savādāk notestēt? Ja kaut kas saplīs, tad uzreiz redzēs. Nu, ja nu uz 20 tu nepateiksi, ka tev kaut kas saplī. Jā. Tikai pāri 200 vispār atklājās defekti. Lielākā daļa mašīnai. Tāpēc Latvijā tik bieži nopērk mašīnas ar defektiem. Tu nav kur uz 200 izvilkt. Un tāpēc arī ir tas, ka no Vācijas mašīnas, jā, tu zini, ka baigi labās, jo tur ir uz 200 tur pa pagalmu vēlē. Uz 200. Tas ļoti loģiski, starp citu, es arī tā daru, ka vienmēr, ko tagad, starp citu, darīs cilvēki, jo tagad jāliek, ka ir vasaras riepas, un ja tu uzliec, un tu neatceries kārtīgi pievilka vai ne, vienkārši mauc uz 200. Un tad tā vibrācija baigā tur vienā brīdī. Nu, viņi arī izlīdzinās. Nu, tu brauc tik ātri, kamēr pie izlīdzinās. 300 viņi sāk izlīdzināties. Te jūs zināt aptuveni, cik ļoti nepievilkāt riteņus. Ļoti loģiski, ļoti loģiski. Tas ir tikpat loģiski, kā, teiksim, ejot pa ielu, jums ienāk prātā kaut kas ar vēderu, jūs domājat, jums būs caurēja vai nē, ko jūs varat darīt, lai pārbaudītu, pietupieties un šķaudat. Nāstī. Sabiedriskajā. Paik bieži paliek vēl smieklīgāk, ka tu atceries kaut ko no savas dzīves. Nu, es tak no pieredzes stāstu. Jā. Okay. Turpināsim, kāda vēl mums ir ziņā, lūk, stāsta par zagļiem, un zagļu ceļi ik brīdim ir neizdibināmi. Lūk, Liepājā nozog velosipēdu, karogu un laivu. Kas pa kombeni, saproti? Viens pats? Jā, no acīm redzami, es nezinu. It kā arī skaidrs, viņš nozaga karogu un mēģināja aizbēgt. No sākam ar ričuku zaktu, pēc tam ar laivu. Liepājā. Tas ir Liepājā. Viņu noķēra Roņu salā. Kaut kur uz 200. Lanceniekos arī. Lanceniekos nozagts trimmeris. Te ir saistītā lieta. Lanceniekos nozagts trimmeris, Tukumā alus un Jaunpilī televizors. Kā jūs redzat? Bet paik muļķīgi, kad nofotografēts arī. Tas ir selfies. Hashtag my life, my work. Jā. Līdz ar to mēs varam secināt, ka tagad Latvijā ir kāds sirotājs, kas sēž pie teļuka un pļauj aliņu. Ar trimmeri. Kāpā iekšā. Lūk, vēl kāda lieta no Liepājas arī ziņa, ja nav skaidrs kādreiz, ko tādu Liepājā padarīt. Ja kā normāli pavadīt vakaru, jūs varat ieiet un palasīt sludinājumus Liepājniekiem LV. Jo tur nav tikai tāds pērk un pārdot garlaicīgais. Tur ir normāli sludinājumi. Lūk, viens no viņiem. Simpātisks, tuvu saviem 40, spējīgs parūpēties par sevi un sev tuvākajiem, dzīvojošs Rīgas centrā. Kāds sakars Liepājas to? Tas ir reāls mīnus. Spējīgs izmitināt pie sevis vai kaut kur citur netālu. Meklēju draudzeni, jaunu, slaidu, gudru un spējīgu no mūsu pazīšanās paņemt tik, cik vajag, lai pēc tam varu ar tevi lepoties. Es principā gribētu aiziet ar tādu čali vienkārši. Pamēģināt iet. Vienkārši saprast, ar ko viņš leposies pēc tam. Nu, veiksmi!
kā saka. Lūk, vēl kāds sludinājums. Nopietni domājos. Var sakot, nav ārkārtīgi izglītots vīrs, bet 42 gadus ir sasniedzis. Gadus jauns vīrietis vēlos nopietnos nolūkos iepazīties ar simpātisku, brīvu, mīlu, godīgu, aktīvu, gudru, domājošu sievieti, tev nevajag, sievieti vecumā no 30 līdz 37 gadiem. Varbūt kaut no ārzemēm, jo no ārzemnieki baigi pa Liepāja LV sludinājumiem kapā. Pats esmu vienkārši izdarīgs, aktīvs cilvēks, nedzeru, nesmēķēju, ir darbs auto. Nullīta, laikam, jo ar nulli raksta. Jauns auto. Gaidu nopietnu zvanu, īziņas nesūtīt, neesam mazi bērni. Tas nav Imantas, tas čalis. Un kas vēl interesanti ar šo sludinājumu, pēc 2 dienām šis sludinājums tika izmainīts. Ja, viss tas pats, es nelasīšu vēlreiz, bet viss tas pats, iespējams, nevar pamanīt, bet ir izņemts ārā par bērniem un mašīnu. Ja? Mašīna ir izņemta ārā. Par bērniem ne. Tikai mašīna ir izņemta ārā. Pats, ka viņam vairs nav auto. Viņš pazaudēja darba auto. Nē, man liekas, tas ir kā saistīts. Mana loģika būtu tāda, ka viņam zvanīja ļoti daudz 5 bērnu vientuļās mātes. Un pirmais jautājums, cik tev liela tas auto ir? Un viņš izņēma ārā. Nav auto, vienkārši izbeidziet. Ir arī dāmas, kas uz jautrību tendētas sludinājums. Ak, šie nedrošie vīrieši, vai tiešām Liepājā nav neviens par sevi pārliecināts vīrietis? Nenopietniem mērķiem? Nē. Jā, un arī Džeki kur atbild. Sveikas Daļļavs, varbūt kādām 2 dāmām ir skumji, augsti garlaicīgi, kuras vēlas pavadīt vakaru 2 onkuļiem, kur ir jaunāki par 30 un jau onkuļi, tas ir labi. Bet, ja kas, tad priecīgus svētkus. Šis, man liekas, ir dīvainākais sveicietis svētkos, kāds jebkad ir redzēts. Lūk, te ir kāds bēdīgs notikums, bet ļoti jautra ir atlīdzība. Lūk, ziņu. Pazudusi levrete. Atradējam atlīdzību garantētu suņu vērtībā. Iespējams, tas domās tā, ka atlīdzība ir suņu vērtību skalā. Tā, ka jūs to suni atradīsiet, viņš teiks, paldies, aķi, labi, malacis. Kur atnes kaut ko. Domā, ne? Varbūt. Es ceru, ka ne. Lūk, kāds tvīts reģionos ir ieskrējies, palasīsim, kas tvītā rakstīts. Igauņu alus krava uz šosejas pie Valmieras. Tāds ir ziņojums. Vairāk rīt Lauras Akmentiņas ziņu sižetā. Vidzemes ziņās 8:00. Ja? Un kā jūs redzat apakšā, notvītots ir 11:24 pa dienu. Ja? Nezinu, kāpēc bildi ielikt naktī, bet nav svarīgi. Ja? Pa dienu viņš to ievildē un saka, vairāk rītā. Ne viss saliņš saplīsa. Lūk, jauna akcija. Jauna akcija saistībā arī ar zagļiem. Ja zods, tad zods vietējo. Lūk, Jelgavā novērots BMW X ar koka korpusa spoguļiem. Ja jau spoguļiem neiet viegli. Un reģionālās ziņas mēs noslēgsim ar kādu romantisku stāstu. Jeb šo stāstu, kas notiktu gadījumā, ja Romeo nebūtu uztaisījis pašnāvību. Kā jūs zināt, viņš Ludziņā izdarīja. Lūk, ziņa par Romeo. Lienot pie mīļotās 66 gadus vecais jelgavnieks Valdemārs iesprūst savā 5. stāva balkonā. Domāju, dāma viņam varēja palīdzēt. Nē, jo Džulietē ir 77. Un viņa balkonu neatvēra. Aktīva vieta ir Liepājā. Liepājā vispār neiet viegli. Kāds sadzēries vīrietis. Liepājā ir arestēts 2 reizes vienā dienā. Ja, lūk, pašvaldības policijas ziņojums apreibinājušos vīrieti aizturējām 2 reizes dienas laikā. Un lūk, arī viss pārējais stāsts, pilnais raksts. Ja, un mani izlasot šo ziņu ieslēdzās tāds CSI pusnakts šovs. Un mēs uztaisījām nelielu tādu pētījumu, kāds aptuveni varētu būt noticis viss dienas garumā. Lūk, ir karte, ko jūs redzat savos ekrānos, ir Liepājas karte. Ja, tātad viņš tika arestēts pirmoreiz Klaipēdas ielā. Ja, pēc tam viņš ir nogādāts policijas iecinī, kas ir Bāriņu ielā, un pēc tam jau tālāk. Lūk, šeit mēs uztaisījām, tas, ko viņš redzēja, kad viņš vēl stāvēja Klaipēdas ielā, viņš griezās apkārt, skaties, ko padarīt. Tad viņš it kā kaut kur jau dosies, un viņi arestē policiju. Redzat, ka policija uz Bāriņu ielu viņu nogādās tūliņ, redzat, viņš ir viegli ierēbis, šūpojās. Policija viņu nogādā Bāriņu ielā. Kladakš!
Viņš ir iecirknī, kur viņš no sākuma izkāpa no mašīnas, viņš skatās, kur es esmu. Labi, ka uz ielām visu rakstīts, Bāriņu iela. Viņš ierāka benzīnu tanku. Es esmu pālīju un ar mašīnu. Nē, man nav mašīna. Rimī, pareizi, es kaut ko nopirku, kaut kādu preci. Viņš ierāka, policija. Viņš piezūmē ar acīm to. Jā, tiešām policija. Un tad viņam policists saka, aiziet iecirknī. Tur viņu nopratināja un pēc brītiņa izlaida ārā. Viņš izgājis laukā, viņš kaut kur iet. Bet viņš, atcerieties, viņš bija ierēbis. Viņš neatcerās, kur viņš iet. Viņš iet tur es iešu. Upe, kur es eju? Kāpēc, kur es eju, kur es gribu aiziet? Šitā nav ceļa. Hops, viņš uzlec uzreiz tilta. Un viņš var ceļot lēnām. Viņš kaut teleportējas, bez filma, viņš bija labi dzēris. Viņš ir Jēzus, Kalpaka iela. Tas ir kaut kur šitajā te karaostā. Viņš ir veikals. Vai džokers? Veikals. Vai džokers? Veikals. Vai džokers? Un tad viņš atcerējās, ka viņš bija kaut ko nopircis iepriekš. Un pēc tam viņš tika arestēts par to, ka viņš nozac kaut kādu preci. Viņš ir atpakaļ policijas iecirknī. Atkal viss tas pats un atsaprata, policija. Saprot, 2 reizes dienā šitām jau gadījās. Oh my God. Tas tik bija notikums. Tas bija viss, kas man bija reģionos noticis? Jā.